Labvakar, mīļie pasaku draugi! Šī ir otrā Ziemassvētku pasaka Stāmerienes pilī, un pēc pasakas mūs sagaida pārsteigums, ko mums atskaņos Alūksnes mūzikas skolas audzēknis. Bet tagad pasaka. Tālu, tālu virs mūsu galvām ir zeme, ko mēs nemaz neredzam, jo tā vienmēr ir baltu mākoņu apņemta. Tā ir Ziemassvētku zeme. Tajā dzīvo Ziemassvētku vecītis ar eņģelīšu pulku, kas gatavo bērniem dāvanas. Ziemassvētku vecītis skaļā balsī lasa bērnu vēstules, un eņģelīši dodas pēc rotaļlietām milzīgajā noliktavā. Pēc tam tās iesaiņo skaistā papīrā un sašķiro pa zemēm, novadiem un ielām. Eņģelīši, kurus var atšķirt pēc viņu apaļiem vēderiņiem, ir aizņemti ar pavisam citu uzdevumu – Ziemassvētku cepumu cepšanu. Milzīgos katlos eņģeļi gatavo mīklu, kuras recepti rūpīgi glabā noslēpumā. Mīklai jābūt krēmveida, un tajā nedrīkst iztrūkt neviena sastāvdaļa. Mazie pavāri regulāri pārbauda, vai mīkla ir gatava. Un nav nekā pārsteidzoša, ja viņi nedaudz pieņemas svarā. Tas nav tāpēc, ka eņģelīšiem garšo saldumi. Viņi strādā cēla mērķa labad. Kad mīkla ir gatava, citi eņģelīši no tās izspiež dažādu formu cepumus. Romveida, sirdsveida, pusmēnes zvaigžņu. Viņi strādā ļoti rūpīgi, jo cepumi nedrīkst pielikt cits pie cita vai salūst. Tādus cepumus gan nevienam nedrīkst dāvināt. Ziemassvētku gardumiem ir jābūt nevainojami skaistiem. Ziemassvētku vecītis regulāri ierodas pārbaudīt, kā eņģelīšiem veicas darbs. Viņš vienmēr nogaršo dažus cepumus. Ziemassvētku vecīti jūs taču pazīstat. Viņš ir tīkami apaļš un viņam garšo saldumi. Beidzot atliek tikai iešaut cepumus lielajās apaļajās krāsnīs. Karstums ir pamatīgs un mazie eņģelīši rauja svaigas sviedros. Tagad tikai jāgaida, kad cepumi izcepsies, kļūs skaisti zeltaini un mutē patīkami kraukšķēs. Krāsnis ir aizšautas un klūdziņu grozi gaida savus cepumus. Viens eņģelīts raugās uz smilšu pulksteni, lai nenokavētu brīdi, kad cepumi jāizņem no krāsnes. Viņš lēnām šūpojas atzveltnes krēslā un sapņo, kā līksmi lidinās gaiši zilajās debesīs. Bet, ak vai, ir tik ļoti silti un omulīgi, un eņģelītis iegrimst dziļā miegā. Zemi klāj skaista sienas sēga, un bērni vizinās ar ragaviņām. Pēkšņi viņi paceļ galvas un raugās debesīs, kuras klāj savādi sarkanīgi mākoņi. Vai tuvojas vētra? Bērni nekad neuzminēs, kas debesīs notika. Ziemassvētku zemē cepumi ir cepušies pārāk ilgi. Biezi dūmi ceļas no krāsnīm, nobiežies eņģelīši tajās no lieliem spaiņiem lej ūdeni, bet tā nepavisam nav laba doma. Pārkarsušajā krāsnī ūdens pārvēršas tvaikos. Dūmi kož acīs mazajiem eņģeļiem, caur asarām viņi vairs neatšķir mākoņus, dūmus un tvaikus, viņi metas uz visām pusēm, saskriedamies cits ar citu. Kad norims satraukums, Ziemassvētku vecītis un eņģelīši citu pēc citas atver krāsnis. Bet ak vai, visās krāsnīs viņi redz vienu un to pašu. Cepumi ir pārogļojušies un nav neviena zeltaina. Un nav vairs laika gatavot jaunus cepumus. Šajā naktī Ziemassvētku vecītim ir jānogādā bērniem dāvanas. Pirmo reizi nav cepumu, ko ielikt bērniem paciņās. Nē, nosaka Ziemassvētku vecītis. Tas ir pārāk skumji. Man jāatrod risinājums. Te vajadzīgs brīnums. Un tiešām, Ziemassvētku vecītis pazīst kādu, kurš spēj paveikt brīnumu. Un tā ir viņa senā draudzene Feja. Viņa lidinās debesīs no mākoņa uz mākoni, darīdama labus darbiņus. Ziemassvētku vecīša aicināta, viņa iegriežas Ziemassvētku zemē. Sagatavojiet savus grozus, viņa saka eņģelīšiem, drīz sniks. Neko nesaprastami, eņģelīši viņai paklausa. Kā jau Feja teica, sāk krist lielas sniega pārslas.
Krītošās pārslas feja ar burvju nūjiņu pārvērš cepumos. Cepumiem ir dažādas formas, krāsas un smaržas, un tie visi ir tik brīnišķīgi. Nu tā, lepni saka feja. Ko jūs domājat par šo triku? Protams, visi ir sajūsmā. Eņģelīši ātri iesaiņo cepumus, un Ziemassvētku vecītis var tos nogādāt bērniem. Bet garā kamanu karavāna slīd zvaigžņotajās debesīs virs dusošiem ciemiem, un Ziemassvētku vecītim un ziemeļbriežiem sākas ļoti gara darba nakts. No rīta bērni zem eglītes atrod dāvanas. Turklāt starp rotaļlietām, ko viņi ir lūguši, bērni ierauga garšīgu cepumu paciņu, vieglu kā mākonītis. Viņi nezina, ka iepriekšējā vakarā šie cepumi izraisīja milzīgu jucekli Ziemassvētku zemē. Un tagad jums muzicē Alūksnes mūzikas skolas audzēknis. Ir izskanējusi otrā Ziemassvētku pasaka no Stāmerienes pils, un mums nu pat muzicēja Leonards no Alūksnes mūzikas skolas. Un Leonard, tev Ziemassvētku dāvanā liels našķa sainis no Rimī, un arī Leonarda burvīgiem vecākiem našķi no mūsu atbalstītāja, lai jums priecīgi, mīļi un gaiši Ziemassvētki. Un mēs tiekamies jau nākamajā Ziemassvētku pasakā pēc nedēļas.